Es tikko saņēmu jautājumu, priekš kam man organizēt bildes, ja es neesmu influenceris. Ļoti labs jautājums. Priekš kam tu vispār fotografē bildes, ja tu neesi influenceris? Ko tu ar tām bildēm vispār plāno darīt? Un ja tev ir kaut kāds mērķis, kāpēc tu fotografē, gan tev ir arī mērķis, kāpēc viņas organizēt. Es arī neesmu influenceris, es fotografēju, lai man saglabātos atmiņas manai ģimenei, maniem bērniem. Un es nemācu organizēt bildes tur. Nenormāli kaut ko tur mums telefonos taisīsim 100 folderīšu, visu beigu organizēsim. Nē, tā organizēšana ir daudz vienkāršāk. Tas ir vajadzīgs vienkārši, lai tās bildes saglabātos nākotnē. Un organizēšana patiesībā ir ļoti vienkārši. To visu var automātiski izdarīt, un tas vienkārši glabājas drošībā vienā konkrētā vietā un konkrētā sistēmā, kurā tu vari orientēties. Tas arī viss. Tāpēc bildes organizēt vajag jebkuram, kurš vispār taisa bildes.